Mūsu otrā diena Džaipūrā sākās diezgan agri, jo bija jābrauc 11 km ārpus pilsētas. Uz vietu, kur atrodas Dzintara forts, jeb Amber Fort, kas šeit tika uzbūvēts vēl pirms Džaipūras pilsētas un šobrīd ir galvenais apskats objekts šī rajonā. Augšā uz fortu var doties ar kājām vai arī ar džipu par nelielu summu, kā to darījām mēs. Ņemiet skatītāji arī vērā to, ja gadienā doties uz turieni, ka pie ieejas drūzmēsies ārkārtīgi daudz tirgotāji, no kuriem jāuzmanās, jo tie šeit ir ļoti uzbāzīgi. Dzintara forts tika būvēts 14. gadsimta beigās, taču tā būvniecība turpinājās vēl 150 gadus, katram valdniekam pieliekot klāt papildus pili ar graznām istabām. Kopumā forts šobrīd sastāv no 4 pilīm un cietokšņa, kas līkumo pāri apkārtējām kalnu grēdām. Pilīs līdzīgi kā citur ir apskatāmas greznas rotātas istabas, kolonas un dārza. Šis cietoksnis ir slavens arī ar savu mūri, kas ir 3. garākais pasaulē, kas stiepjas 13 km garumā. Bet, ja godīgi jāsaka, man šī vieta nepārsteidz baigi. Te viss īstenībā diezgan tā noplucis, varētu teikt. Ir vienkārši smuka, bet nav tā, ka es esmu, wow, kas po vietu vai kaut kas tāds. Nu, vai arī indieši īsti nemāk piekopt to vietu tā, lai viņi būtu iespaidīgi. Nu, izņemot, protams, Tadžmahalu. Es pat teiktu, ka šeit ienākot iekšā ir tāda pliekana sajūta. Pliekana. It kā ir smuki, bet it kā nav. Nu, tā. Šeit jau bišķi savādāk, tāpēc, ka viss tāds spīdīgāks jau. Bet arī jau, tas jau redzēts tieši iepriekšējā fortā bija gan es tieši tāpat. Vai jums uz šeit vajadzētu doties? Jā, bet, ja palaisiet garām, man nekas traks nebūs. Es nepiekrītu, man ļoti patīk, un es redzu atšķirības starp šiem visiem monumentiem. Un šeit, teiksim, tā tie rotājumi un arhitektūra ir pavisam savādāk nekā citās vietās. Tā kā, ja jūs esat mākslas un arhitektūras cienītājs un vēstures arī interesants, jums ir uz šejien jābrauc un te ir ko redzēt. Jāni, kāds tev viedoklis? Atšķirās kaut ko šī vieta? Vai viss tas pats? Viss tas pats. Kā arī pamanījām uz vietas, ka šī vieta ir izteikti populāra indiešu kāzas fotosesijām, jo manījām vairākus pārus tradicionālajos kāzas tērpos, kas bija fotogrāfu pavadībā. Kā redzat, daži no kāzniekiem vēlas nofotografēties arī ar mums. Tagad gids mūs ir atvedis uz ziloņa rezervātu. Pirms drīkstam apskatīt ziloņus, mums izstāsta, ka šeit dzīvojošie dzīvnieki kopēji runā ziloņu valodā. Un tā ir simtiem gadu sena tradīcija runāt ar ziloņiem un izmantot tos kā mājdzīvniekus. Kā arī šeit atrodas izglābtie ziloņi no vietām, kur tie tikuši vardarbīgi izmantoti. Drīz vien arī tiekam nostādīti fakti priekšā, ka, lai arī mēs tiktu tuvāk pie šiem lielajiem dzīvniekiem, mums ir jāiegādājas kāda no aktivitātēm. Pastaiga ar ziloni, ziloņa mazgāšana, apzīmēšana vai jāšana uz tā. Par cik savādāk pie viņiem netiekam, es izvēlējos tādu aktivitāti, kur man būs iespēja uzrāpties pa snuķi uz ziloni. Pamēģini padzalt viņam to snuķi, viņš vienkārši izjūt to smagumu. Ļoti smags, jā. Tās ausis cik liels ir. No. Her name is Kajal. Kajal. Kajal is 30 years old. So you can hold the ears tightly, don't lose the ear. If you can lose the ear, you can just let down. So you can see how to hold the ear. Jā. Please. Tātad, bet tur vienkārši ausī būs jāatcerās. You can hold the ears tightly. Jā. It's not painful for him? No, it's only for the rotating the blood cells in our body. Yeah. Okay, right leg like this on the trunk and full force on the right leg and don't bend the leg. So they will easily to lift it and you can walk and sit on the head of the elephant. Jā, zilons pat nepakustējās. Vai ne? Jā. Okay. So, come. But I can do without you. I will try. It's okay. I'll just help you. It's okay. No problem. Let me to enjoy this moment. Tā, jāsaķer uz ziloņa auss. Es ceru, ka viņš neapvainosies. Ko? Bet tāds ļarpats tās auss. Right leg on the trunk and full force on the trunk. Full force. Full Hey! Wonderful, bro. Wonderful. Come, go. Tu nos. Okay. Viņš ēst grib. Okay. Yes. Ajay bhai, tum पीछे चले जाओ. Tā, indieši agrāk došana zilona. Kā Behind the ears. behind the ears. Okay. Hop. Jā, it's okay.
Straks dzīvnieks. Ej! Smokuli. Pārpājāsim. Jā, bet kas pa galvu. Ej, tu nos no augšu, vienkārši masīvi izskatās. Ko? Salut! Hopā! Spēcīgs puika. Kāds puika tā meitene? Tā jau vēl maigāk vai? Skats no ziloņa augšas izstās šādi, bet pastāv cik liela galva, ne? Ausis tā kā spārni. Nevēl. Ak, Dievs. And down you climb the same way? No, there wasn't. No? No way you can see. Yeah? How's your experience? No, it was interesting, yes. But it was very fast. Can I try one more time? Climb up. No, time, okay. Vai, kāds snuķis. Es ausis pasties uzšaugu gandrīz. Maiga, ne? Bet pieskārties, bet kā viņam saras galvas ir? Pasties, ne? Es ceru, ka tev te nemoc dzīvnieciņi. Ko? Es ceru, ka tu tiešām jūties labi un es apmierināts ar to, ko mēs šeit darām. Kamēr visi tos ziloņus čamda, es atradu mazu pūkainu vistiņu. Un tas ir tik smieklīgi. Viņai nav spalvas, tā kā normālai visai, bet viņa pūkaina, tā kā kaķis. Lietas somā. Uz vietas esot nemanījām, ka ziloņi būtu sisti vai tiktu izmantot asie durkļi to kontrolēšanai, kā to dara Taizemē. Taču visi dzīvnieki bija stingrā treneru uzraudzībā. Un arī, kā vēlāk noskaidrojām, ropa pie auss augšdaļas liecina par vardarbīgu dresūru caur sāpēm, jo tieši tur zilonim ir jūtīgā vieta. Tāpēc īsti līdz galam arī nesapratām, ir tā vieta, kur par ziloņiem tiešām rūpējas, vai arī tomēr tas ir izteikts tā saucamais skems, kur speciāli nodarbina šo ziloņus turistu izklaidēm. Kā arī vēlāk noskaidrojām, ka šo vietu dzīvnieku aizsardzības organizācijas nav atzinušas par ētisku. Tāpēc neiesakām šo vietu nevienam apmeklēt, kā arī paši nožēlojam to, ka tikām šeit tik viegli ievilkti. Kā atšķirt ētiski ziloņu dārzu no skem? Gluži vienkārši. Neiet nekur, kur ziloņi ir iejūgti, bakstīti un izmantot naudas pelnīšanas aktivitātēs. Vēl viena svarīga vieta Džaipūras apkaimē ir Galtai, jeb Pērtiķu templis, kas tā nosauks tikai tāpēc, ka šeit ir iemetnājušies ļoti daudz pērtiķu. Ierodoties šajā templī, pārsteidz netīrību un miskast, kādā šeit pie ieejas ganās govis. Ko laikam jāsaka, ka šī te ir trakākā vieta, ko mēs Indijā līdz šim esam redzējuši, ka pastāst, kur atrodas govis. Vispār, kāpēc viņš šeit ir? Tas ir viena otrkārt kāds bardaks. Un lielākoties tas bardaks tā stāv no viņa drēbgabaliem. Visādas šaulas, kleitas, tur kaut kas tāds, veik vesels super maiziem izmests un smaka. Un ko viņš šeit dara? Tas zāle nav, nekā nav. Ko viņš tur meklē? Ko viņš meklēs par atrast tur reiz? Drausmas. Un pasmēs nedaudz tālāk, ir vēl trakāks. Un smirta drausmīgi. Nu jā, šitāds skats vēl līdz šim laikam nebijām redzējuši. Pastāst, viss tā miskast aiziet. Un šis te visbriesmīgā drāza atrodas patās pie Pērtiķu tempļa, Mankiju tempļa, kur mēs šobrīd arī dosimies. Arī tālāk ejot tīrāks nekļūst, un visu Pērtiķu templi apvīja arī asa Pērtiķu smaka. Kaut kad senā pagātnē pilsēta tiešām ir bijusi skaista un templis ir bijis krēsens, bet kā viņi te visu ir nolaiduši? Nereāli nolaists. Šī ir neliela pilsētiņa kalnos ar saules dievam veltītu templi pašā kalna galā, kā arī svēto avotu, kur ūdens piepilda baseins, tāpēc daudz svētceļnieku šejien dodas, lai nomazgātos un attīrītos. Svētais ūdens mūs šoreiz nevilināja un vairāk nodevāmies pērtiķu pētīšanai. Kāpēc tieši šo vietu pērtiķi izvēlējušies par savu apmetni, nav skaidrs. Varbūt tempļa mūri šo vietu padara par viegli pieejamu un ērti, vai arī tiem patīk ūdensprieki, kas šeit pieejami. Var manīt arī to, ka tiem nemaz netraucē cilvēku klātbūtne, jo var redzēt, ka viņi pie mums ir tik pieraduši, ka nemaz nebaidās.
Jāsaka, mums pašiem ir vairāk bail no pērtiķiem nekā pērtiķiem no mums. Galvenokārt jau dēļ netīrības, kādā viņš šeit dzīvo. Reizēm šis templis radīs sajūtu, ka atrodamies kādā žurku midzenī, jo visi šie pērtiķi atgādina vienas lielas žurkas. Šī labākā doma sēdēt pie pērtiķiem, tā ka viņi ēd. Tad varbūt padalīsies kāds ko. Tā ir graudiņa. Šādi. Nā, jums ko jūs prāt? Semečkas? Ko? Vai kas tas? Kukurūži? Vai kaut ko sarunāt? Dabūs bārs rūpīt. Jā, viņi ignorē. Mazāk, atnes kaut ko. Kam jau lielie neredz, atnes man kaut ko. Ko pārsti jābūt? Viņš paskatījās dēļ to labāko sejas bādu. Es sapratu. Kamēr mēs pētījām interesantos pērtiķus, tikmēr mūsu ceļbiedrs Jānu un Ilviju pamazām mēģina pārvilināt hinduismā. Kā arī man pat sanāca parunāties ar vienu hinduistu. What is his religion? Hindu. No, the God is only for one religion, the karma. Karma? Yeah, a good karma is good religion. Bad karma is the bad religion. Okay, so name was Gobi? Govind. Gobin. Gobin, you are a local, you live here, and you have a wife? No wife? No, single? Yeah, okay. Ir pienācis vakars, un pirms dodamies vakar pastaigā pa Džaipūru, Jānis ierosina, ka vajadzētu pagatavot viņa iepriekšējā dienā iegādātos kartupeļus. Redz, kā Latvijas pat Indijā bez kartupeļiem nekā, ko nu vajag. Mēs mācīsim indiešu taisīt Latviju šeit. Ņemot vērā, ka indieši nemācēja pagatavot tos latviskajā stilā, bez viņu garšvielām, bet gan tikai ar sāli, kā to vēlējās Jānis, Lauma ņēma virsroku pie viņiem virtuvē un pagatavoja tos mums pati. I can be vegetarian, I can be non-vegetarian, but in India I'm vegetarian. Why? Because I know that India has the best vegetarian food. Mm-hmm. But actually non-vegetarian food is also popular in India. Yeah, I know, but vegetarian food in other countries is very bad. So in India it's amazing. And it's nice to try out to be vegetarian here. Today we make the chicken curry, the popular in India. We started as vegetarian, so now we want to finish also as vegetarian. Mixing. Yeah, this. Okay. Yes, so now you can mix. Yes. I will try without this red one. Yeah. It's a case of the dry fruits. Tastes like nothing. Yeah, it's not spicy. Not spicy at all. It's making the curry, then you can put it there, adding it. Okay. Pārāk neko negribu pagaršot. Jāņem strādāt ar indiešiem. Dari visu pats. Viņi tikai runā un grozās apkārt. Tāds, diemžēl, ir tikai šī valstī. Yeah, need to add salt in these ones. Yeah. So I think it maybe will be enough. Put the salt. It's okay, we do not need more. What is this? Can I use it? Coriander. Okay. Can I use it in here? Yeah. Tu jau tā kā indietis tāds taisīt, ne rokas nomazgāja. Nodezinficēts rokas. Bet, jā, salātiņas mēs viņam arī palūdzām uztaisīt pirms kaut kādu brīžu, bet saņēmām tādus vienkārši sagrieztus dārziņus. Ieraudzīju, ka viņiem ir arī koriandrs, kas mums visiem ļoti garšo, tad mēs pieliksim klāt. Būs salātiņi. Can I use this one? Yeah, no problem. Do you have more? Yeah. You want more? Yeah, can you give me? Dosim vairāk citroniņu. Cik daudz sulas nav maz tādu citroniņu, ne? Tas ir citrons? Man liekas, tas ir kaut kāds citronu laims. Yeah, thank you. No, don't put here. No. It's okay, I put only coriander, lime and salt. It's enough. I'm ready to serve this. Only, chicken curry. Chicken curry. Chicken curry. Beidzot, kartupeļi ir gatavi. Kurš viņus uztaisīja? Tā bija es.
pirmā porcija gatavā. Būs vēl viens tāds pats. Būs latviešu vakariņas beidzot pa nedēļu. Vienkārši latviešu kartupeļs bez nekā, neviena garšviela, tikai sāls un eļļa. Esam pēduši un ar tuktukiem devāmies uz pilsētas centru. Davai, mierīgi! High five! Jā. Reiekabināja arī! Nājum! Tur mūsu gidu gids, jeb šī ceļojuma daļējais organizators Kamals, apsolīja mums parādīt naksnīgo Džaipūru. Tad arī devāmies ar viņu vēlreiz izstaigāt pilsētas centru. Pa ceļam izņemot skaidru naudu, jo bez tās šeit nekādīgi. Vakarā radās sajūta, ka cilvēki ir vairāk nekā pa dienu, bet tas viss nebija nemaz bez iemesla. Mums par veiksmi tieši šodien tiks svinēts viens no krāšņākajiem Indijas festivāliem, kas kopumā ilgst 8 dienas, kur katru vakaru rīkojot parādus par godu dažādiem dieviem. Sakrāsoti, savilkti tērpi. Viņš ir. How do you know? I was there. Viņš zināja, ka es bildināju laumas Taģmahal kāpnē. 5 days ago. Congratulations. Festivālā svin labā uzvara par ļauno, bet kas mūs pārsteidz visvairāk bija šie krāsainie un izpušķotie ziloņi, kas lēni vadīja šo lielo parādi. Protams, ka iespējīgi atkal redzēju šos milzīgos dzīvniekus, bet jūs jau zināt, kas aiz šī visa atkal slēpjas. Kā jau redzat, šī parāda tiešām ir iespaidīga, un gan man, gan Ivaram tik šis gods uzsist pa parādas bungām un pasvinēt labā uzvaru pār ļauno. Ar šo arī nobeidzam šo sēriju. Paldies, ka skatījāties, spiediet patīk, komentējiet, sekojiet kanālam un noteikti padalieties ar šo video, lai tas viss palīdzētu šī kanāla augšanai.